Liekam jaunu bildi iekšā un 16. nodaļa prezentācijas. Mans grāmatas nekad nepērc vienu airi, jo to mēs lasām, kamēr prātrītrosmi ir atvaļinājumā. Vismaz vienreiz mūžā aizēju uz visām tīkla mārketinga kompāniju prezentācijām. Ja tev ir bail, ka tu pavilksies, ka tev tur novārdos, aizvārdos, pievārdos, ja kaut ko sapirties, tad kāds tā mājās, bet aizēju tik un tā aizēju uz Amway, aizēju uz Herbalife, Norvex, Zinzino, kas ir vēl dažādi kompāniju prezentācijas un skaties. Skaties, kā viņi iesāk, skaties, kā viņi patiesībā tev sagaida. Kur te viņi sagaida, kur parādās pirmais plakāts, otrais plakāts norāde, jo lielāka organizācija, jo patiesībā pārdomātāks visas tās lietas, un tur nav nekāda freestyle, tur daudz, kas ir pārdomāts. Līdz pat tam, kā tev sagaida, kā ar tev runā, kā tev liek justies droši. Un vēro, kā viņi iesāk prezentāciju, kāda ir tās prezentācijas struktūra, kurā brīdī tiek runāts par produktu, kurā par peļņas iespēju, kāds ir lielākais burkāns, kas ir tā brīža īpašais burkāns, un pats galvenais, kādas vārdus viņi lieto, lai motivētu klausītājus ne tikai iegādāties produktus, bet arī kļūt par viņu izplatītājiem. Ne, tas nav voodoo, jā, tur ir mazliet no neirolingvistiskās programmēšanas, bet arī tā štēle nav pilna ar vēlnu. Daudzās augstākā līmeņa prezentācijās, ko vada tie, kur tajā tīklā ir vismaz 3-4 gadus, un jau labi pelni, ir labi noslīpēts nianses atbilstoši vietējam tirgum. Un ir labi pamācīties, ko un kā darīt, ko un kā teikt, lai dabūtu tādu rezultātu, kādi ir šiem uzņēmumiem. Un lai kā tev kaut kas no tīkla marketinga varētu nepatikt, līdzīgi tā, kā tev arī nepatīk viņas un lietas no TikTok, tajā tīkla mārketinga lietā ir labas lietas. Mēs savā laikā tieši tā arī izdarījām, aizgājām uz visām prezentācijām. Mūsu iepriekšējā sadarbības partneri ar Deniju Džonsonu un tas, kā viņi izskaidroja šī biznesa modeļa aizkulis, ļāva vieglāk atpazīt sarunu scenārijas. Tad līdz tam mēs pilnīgā freestylā maucām telefonu sarunas ar mūsu klientiem. Pēc tādas čutenes. Pēc tam mēs saprotam, ka profesionāļi neivādās pēc čutenes, viņi vadās pēc struktūras. Tad to, kā storytellings ir jāveido, to, kā ir ļoti svarīgi nerunāt par savu produktu vai pakalpojumu sastāvdaļām, jau niansēm kā primāro, bet patiesībā vissvarīgākais ir stāstīt par rezultātiem, ko reālus stāstus ar rezultātiem, kur mūsu klienti piedzīvo. Un šos elementus mēs arī pārņēmām, pārdodot angļu valodas nodarbības. Rezultātā 16 mēnešos divkāršojām pārdošanas apjomus. Tas bija 2012. gads, kad mēs to sākām darīt. Un jau to brīdi mums šķita, ka mēs esam diezgan daudz iekarojuši no tirgus un diezgan stabili esam, bet sākot lietot šos te principus strukturizēti, sistemātiski, profesionāli. Mēs tiešām divkāršojāmies 16 mēnešu griezumā. Knifiņš. Ar laiku pastaigājot uz dažādu tīkla mārketinga kompāniju prezentācijām un iespējams arī uz vairākām dažādās pilsētās, piemēram, vienas kompānijas prezentācijām, tu pamanīsi, cik ļoti profesionāļi pieturas pie sarunas scenārija un cik ļoti iesācēji no tā plūst prom. Tā ir milzīga mācība pat par sevi, jo tieši amatierisms sakņojas savu egoismu izpausmēs, stāstīšu tā, kā es jūtos. Nevis praksē pārbaudītās struktūrās un elementu ievērošanā. Visgrūtāk iet tam iesācējiem, kurš pats var labāk nekā tas, kurš viņu māca. Un tas ļoti daudz kur ir. It kā dažkārt arī par tādu zinām pretrunu. Un tu to redzēsi arī tās prezentācijās aizejot, kur tu redzēsi, kur ir tāds, kurš uznāk uz skatuves un kurš ir mācījies, un jau bijis uz vairākām konferencēm un varbūt apmācību sesijām, un tu redzi, ka tur ir struktūra, tur ir veids, kā sasveicinās, kā atsveicinās, ir stāsts, un ja viņš ir profesionāli un labi izpildīts, tad patiesībā tas stāsts atbild uz jautājumiem, nevis rāda papildus liekus jautājumus. Diemžēl sabiedrībā arī vairāk izplatās, es teiktu, lielākoties nepamatot aizspriedumu pret visu, kas ir tīkla mārketings. Tāpēc mēs savas angļu valodas prezentācijas nesaucām par prezentācijām. Mēs viņus saucām mēs tās nodevējam par paraugu nodarbībām. Par āķīti kalpoja tas, ka mums bija jauna metode, un mēs vienkārši vēlējāmies parādīt savu jauno metodu un dzirdēt interesantu viedokli. 99,99% uzaicināto šāds pieejams neizklausījās pēc pārdošanas, tāpēc arī viņi brīvāk uzticējās mums, un dzirdot mūsu stāstus un studentu rezultātus, paraugu nodarbības, klausītāji
vajadzību uzlabot savas angļu valodas prasmes, viegli atrada risinājumu mūsu piedāvājumā. Viņi klausījās, viņi nejūta to, ka mēs pārdodam, jutās daļa no stāsta, tas radīja uzticamību. Viņiem nebija lieki aizsardzības mehānismi, lai saklausītu to, ka mēs esam cilvēki un profesionāļi, savus nozares eksperti un gribam tiešām arī viņiem palīdzēt iemācīties angļu valodu. Un dēļ tā, ka viņiem nebija papildus aizsardzības mehānismi, viņi ātrāk sadzirdēja to, kas ir mūsu sirdī. Un sadzirdot to, ka mēs esam labi cilvēki, tieši tāpēc kā tu, viņiem atvērt savu māku un apņemties turpināt mācības bija daudz vienkāršāk, vai uzsākt mācības. Ja? Un tas kļuva iespējams tikai tāpēc, ka mēs gājām uz tīkla mārketinga prezentācijām, skatījāmies, ko viņi dara, kāda ir struktūra, analizējām, pierakstījām. Mēs no kompānijas pat vairāk gājām un gājām uz vairākām prezentācijām, braucām Liepājā, gājām uz Herbalife prezentācijām, Rīgā gājām uz Herbalife, tajā laikā 12. gads. Un vērojām Amway prezentācijas, aizbraucām paskatīties. Un tev nav jāiet uz tīklos iekšā, bet tu vari paklausīties prezentācijas un skatīties, kas ir tas, ko es varu, ja tas ir iespējams, ieviest savā piedāvājumā. Mūsu gadījumā 12., 13., 14. gads mēs tieši tā arī ar paraugu nodarbībām. Mēs piesaistījām ļoti daudz klientu. Būtībā visās 11 filiālēs, kas mums valodas skolai bija tajā brīdī Latvijā. Modelis kā tāds, tās prezentācijas, viņš darbojas. Protams, jāmāk to darīt, jāmāk to izteikt, novadīt, jāmāk izveidot ir tas piedāvājuma āķītis tā, ka tiešām nepieciešamais skaits cilvēkiem piesakās, jo tur nepieciešama zinām kritiskā masa, kas atnāks to prezentāciju, lai neizskatītos pēc neveiksmes. Un viss notiek. Prezentācijas rolē. Ejam daram un tiekamies nākamajā nodaļā, kas ir pārdošanas zvani.